Sveiki, klāt ir jaunākais BūTLV video apskats, un šodien jums pastāstīsim par, kā arī parādīsim jaunāko Google viedtālruni Nexus 5, kuru ir ražojusi kompānija LG. Kā jau varam redzēt, ierīcei ir visnotaļ klasisks minimalistisks dizains. Šeit varam redzēt, cik mazas malas ir apkārt ierīces 4,95 colu displeja. Kā jau ierasts, vadības taustiņi ir skārienjutīgi, kas novietots šajā displeja joslā apakšā. Augšpusē varam redzēt skaļruni, zvaniem paredzēto skaļruni un arī priekšā novietoto kameru. Ierīces aizmugurē novietot 8 megapikseli kamera ar optisko attēlu stabilizācijas funkciju, zem tās LED zips puldze. Lūk, redzam lielu Nexus uzrakstu un nedaudz pieticīgāk paslēpts ražotāja LG logo. Labajā sānā novietots displeja bloķēšanas, atbloķēšanas ierīces ieslēgšanas, izslēgšanas taustiņš, kurš diezgan neierasti, bet šāda izmēra ierīcei novietots augšpusē. Subjektīvi man šāds novietojums likās neērts, taču palasot citu lietotāju atsauksmes, lielākai daļai tas tomēr patīk. Tomēr pirms ierīces iegādes es gan ieteiktu katram pašam pārliecināties par to, vai šāds taustiņu novietojums šķitīs ērts. Starp citu, taustiņi ir veidoti no keramiska materiāla. Ierīces augšpusē atrodam mikrofona austiņu pieslēgu vietu, savukārt kreisajā sānā ir skaļuma regulācijas taustiņi. Mikro USB pieslēgvieta paslēpta ierīces apakšā. Atšķirībā no iepriekšējās paaudzes Nexus 4 viedtālruņa, kuram šī aizmugurējā daļa bija pārklāta ar līdzīgu stiklu, ar kādu pārklāts displejs, šajā gadījumā ražotāji ir izvēlējušies plasmasu, tā saucamo soft touch plasmasu, kas ir viegli matēta un diezgan patīkama un ērta ir rokā. Arī kopumā viedtālrunis ērti ieguļ rokā un ir ērti lietojams, izņemot manā gadījumā, es nevarēju sadzīvot ar šajā stūrī novietoto atbloķēšanas taustiņu. Pirmo reizi ieraugot ierīces aizmuguri, noteikti uzmanību pievērš šis te lielais kameras stikliņš, bet, kā jau redzam, pati kamera ir diezgan maziņa, kā jau esam ieraduši viedtālruņos sastāvā. Lai arī stikliņš ir paslēpts zem tāda maza padziļinājuma, tomēr māc šaubas, ka ilgāk lietojot šo ierīci varētu visnotaļ ātri saskrāpēt kameras stikliņu, kas neatgriezeniski novedīs pie vājākas kvalitātes attēliem. Protams, par šo faktu labāk varēs spriest tie, kas ierīci lieto patstāvīgi, tāpēc, ja kādam ir kādi komentāri par šo tēmu, aicinam tos ierakstīt BūTLV komentāru sadaļā. Kā jau minēju, Google Nexus 5 viedtālrunis ir aprīkots ar 4,95 colu, 1080 x 1900 pikseli izšķirtspējas, jeb Full HD IPS displeju. Ierīcei ir 2,26 GHz 4 kodola Qualcomm Snapdragon 800 processors un 2 GB operatīva atmiņa. Šīs komponentes nodrošina patiešām lielisku veiktspēju, protams, zināms sniegums tajā ir arī jaunai Android 4.4 jeb KitKat versijai. Ierīces pieejams ar 16 vai 32 GB iebūvēto atmiņu, un tām nav pieejams microSD atmiņas karšu pieslēgvietas. Aizmugurē novietot 8 megapikseli kamera ar optiskās attēla stabilizācijas funkciju, kā arī priekšpusē novietot 1,3 megapikseli kameru. Ierīce atbalsta arī 4G tīkla standartu. Droši vien visi vēlākie tehnoloģiju fani būs pamanījuši, ka tieši Nexus 5 ierīces cenas ziņā ir pievilcīgākās un tās nepārprotami spēj konkurēt ar citu ražotāju flagmaņiem. Arī Nexus 5 nav izņēmums, tas pieejams par ļoti pieņemamu cenu. Tomēr, acīm redzami, Google par šādu cenu nespēja piedāvāt ierīci, kurā pilnīgi visas komponentes būs spējīgas konkurēt ar citu ražotāju flagmaņiem. Kā piemēram šajā gadījumā Nexus 5 viedtālrunī ir iebūvēts 2300 mAh akumulators, kas šādas klases un displeja izmēra ierīcei ir ļoti viduvējs rādītājs. Attiecīgi, rēķinieties ar to, kad ierīci jums būs jālādē katru dienu. Kā jau minēju, ierīcei aizmugurē novietot 8 megapikseli kamera ar attēla optiskās stabilizācijas funkciju. Lai arī kamera uzņem pieņemamas, apmierinošas, labas kvalitātes attēlus, tomēr varētu vēlēties vēl nedaudz labāk. Starp citu, jāpiemina kameras aplikācija, kas vismaz šajā KitKat versijā
darbojās visnotaļ lēnām un bieži vien ir sajūta, ka tā nav līdz galam nostrādāta. Taču varam būt pārliecināti, ka Google to izlabos ar kādu jauninājumu. Kā viena no vājām vietām jāmin ierīces skaļrunis, kas novietots šeit apakšā kreisajā pusē. Tas nodrošina diezgan viduvēju, brīžiem pat vāju skanējumu, turklāt arī novietojums nav tas pats veiksmīgākais. Piemēram, skatoties video vai spēlējot spēles, vismaz man patīk ierīci turēt šādi. Un, acīm redzam, mēs pieliekam roku priekšā tieši skaļrunim. Agrāk par Android operētāju sistēmu bija ieradis runāt kā par sistēmu, kas ir spējīga bremzēt teju uz jebkuras klases ierīces. Bet gan pēdējās Android versijas, gan arī Snapdragon 800 procesors, kas ir atrodams arī šajā vietālrunī, spēja nodrošināt teicamu ātrdarbību un, godīgi sakot, ātrdarbības arī lietotāja interfeisa ātrdarbības ziņā šī ierīce pilnībā spēs konkurēt ar, teiksim, Apple piedāvāto iPhone. Šajā gadījumā gan mēs nerunājam par sintētiskiem veiktspējas testiem, bet piemēriem no reālās lietošanas, gan aplikāciju pārslēgšanās, gan lietotāja interfeisa darbība un citas iespējas. Kādi tad ir lielākie Nexus 5 vietālruņu plusi? Tā ir zemā cena, par kuru mēs iegūstam ļoti augstas klases ierīci, kura vienmēr garantēti pirmā saņems jaunākos Android jauninājumus. Tāpat arī Nexus ierīces var lepoties ar tīru Android gan interfeisu, gan visu pārējo programmatūras daļu, kas nav pārbārsta ar citu ražotāju risinājumiem un, būsim godīgi, kurus brīžiem pat neizmantojam. Kāda tad ir Nexus 5 cena? Latvijas internetu veikalos vietālrunis ir pieejams sākot no 292 latiem, kas, uzsver vēlreiz, ir patiešām laba cena par šādas klases ierīci.